Nu, mums nav nekādas naudas. Man te ir kaut kas bankā. Nē, mums... Jā, mēs pilnīgi normāli esam apģērbušies. Halo! Jā? Kas tur notiek? Nu, mēs varam pagalāt tik labies. Šeit, Lielvārdē, jau 20 gadus laimīgi dzīvo Kalniņu ģimene. Anita, viņas vīrs Bruno un abu kopīgie bērni. 21 gadu vecā Zanda un Gustavs, kurš vēl mācās pamatskolā. Līdz harmoniskā ģimenes dzīve kādā dienā negaidīti sabrūk. Mūsu ģimenē viss bija pat lielisks, tā varētu teikt. Vecāki jau bija nomaksājuši māju, un tad no mūsu dzīves aizgāja tēvs. Pirms dažām nedēļām ģimenes tēvs Bruno pēc otrās sirds infarkta nomira. Jau pēc pirmā infarkta mums bija tādas nelāgas domas, bet viņš tā kā atlabi sāka nodarboties ar sportu, bet tad pilnīgi negaidīt viņš nomira. Mamma man piezvanīja, kad es biju darbā. Viņa vienkārši teica, lai es braucu mājās, un kad es atbraucu, viņa vienkārši sēdēja un raudāja. Es viņu apskāvu, un viņa man pateica, ka tēvs ir aizgājis. Mums tas bija jāpasaka arī Gustavam. Pēc laika, kad viņai palika ļoti slikti, un viņa sasirga ar depresiju, man nācās rūpēties par visu ģimeni. Ģimene smagi pārdzīvo tēva zaudējumu, bet vēl nenojauš, ka tuvojas nākamie sarežģījumi. Ir zināms, ka testamenta nolasīšanā piedalīsies kāda gados jauna sieviete, kuru ģimenes locekļi nepazīst. Kad testamenta nolasīšanas dienā telpā ienāca kāda jauna sieviete, man nelikās nekas tāds aizdomīgs, bet tad viņa ar sevi iepazīstināja, un man radās jautājums, kas tagad notiks. Mantojuma lietu tiesas sēdē tiek paziņots, kurus mirušais ir pieminējis testamentā. Kā izrādās, nepazīstamā sieviete ir Bruno ārlaulības meita, kurai pienākas daļa mantojuma. Un tad tika pateikts, ka viņa manto trešdaļu mājas, šī ārlaulības bioloģiskā meita. Es biju vienkārši šokā. Es biju mēma. Ņemot vērā to, ka esmu ārlaulības bērns, tas bija tikai normāli, ka man kaut kas pienācās. Man tika solīta trešdaļa mājas. Tikai pārodoties mājās, es sāku domāt, kā tas viss darbosies. Trešdaļa mājas viņai, tas nozīmē, ka mums jāizvācās. Un es sapratu, ka es to nekādā gadījumā nepieļaušu. Dienu pēc testamenta nolasīšanas Kalniņu ģimene joprojām ir šokā. Anita nespēja aptvert, ka mirušais vīrs viņu pirms 20 gadiem krāpis un visu šo laiku noklusējis ārlaulības meitas eksistenci. Sievietei ir grūti pārdzīvot arī faktu, ka viņš jaunajai sievietei novēlējis trešo daļu mājas. Vakar tā māsa saucamā vienkārši mani izveda. Es esmu vienkārši... Es nespēju nocelt. Es netiku. Bet jau mirkli vēlāk notiek situācijas pavērsiens. Labrīt! Tā trakā? Nopietni? Nu, gan jau. Tas tā cits vieta var nākt šo te. Es atvainojos, ka es tā sevi ielaižu. Labrīt! Sveiki! Labrīt! Es esmu Jāna. Ko tu dari? Es esmu atbraukusi iepazīties, apskatīties savu mājas trešdaļu. Tas ir Zanda. Tu esi man māsa. Laikam, bet ne. Labrīt, Anita. Es atvainojos, ka es bez brīdinājuma tā. Viņa vienkārši ienāca iekšā tāda, kā viņa te visu mūžu būtu dzīvojusi. Tas bija skarbi. Mēs tikko bijām zaudējuši tēvu, un tad pēkšņi jauns ģimenes loceklis. Tas bija pat traku. Jāna pastāsta, ka ieradusies ar nodomu šeit palikt. Kāds sakars, mamma, viņa taču nevar te palikt. Es nesaprotu. Nē, šodien nekādā gadījumā. Man nav vietas. Mums nav vietas, tā kā tu nevari šeit. Mēs kaut ko izdomāsim. Man nav daudz mantu. Man ir šitās somas, man ir vēl varbūt tikpat daudz, un tas arī ir viss. Man kā vairāk mums nav tāda. Kaut kāds drēbs. Tagad, ļaut mums tā kā vismaz, var tā kā aizbraukt. Mēs vēl neesam atgājuši no visa. Jā, tu vari vienkārši tagad aizbraukt no viss un atstāt mūs un rīt izdomāsim. Labi. Jā, labi, protams. Es tikai atstāšu dažas tās savas mantas, lai, Gustav, varbūt tu vari man parādīt, kur ir mana istaba?
Tā istaba. Istaba, kur jūs iedomājaties, ka tas varētu dzīvot? Viesistaba man nedara caurstājīgā istaba, man vajag stūrīt. Ja? Kā lūdzu? Neko. Nevajag tik rupīgi. Mums jau labi. Saradīsim, sadzīvosim. Nu, paldies. Sadzīvosim. Man Jana jau no paša sākuma nepatika. Un es ļoti negribēju, lai viņi ievācās pie mums. Tēvs pat nebija pabrīdinājis, ka ir tāda ārlaulības meita. Nu, kā tā vispār var rīkoties? Es biju ļoti dusmīga. Man tiešām bailes, es nezinu, ko teiks advokāti. Ja Jana ievāksies pie mums, es nezinu, ko darīt. Pēcpusdienā izmisusī atraitne dodas uz pieņemšanu pie advokātes Daigas Liepas. Viņa vēlas uzzināt, kā rīkoties šādā situācijā. Es ceru, ka tas advokāts mums kaut ko dos, jo mēs nevaram pieļaut, ka tā Jana dzīvo pie mums. Tas manu mammai būtu pa daudz. Jums ir vairāki varianti šobrīd. Pirmais variants ir ielaist viņu savās mājās. Viss kārtībā. Otrais variants ir izmaksāt viņai viņas pienākošos mantojuma summu naudā. Nu, mums nav nekādas naudas. Man tev ir kaut kas bankā? Nē, mums nekā nav. Mums ir tikai tā māja, mums ir reāli tikai tā māja. Ja Balmas kundze izlems, ka viņa savu mantojuma daļu vēlas saņemt naudas izteiksmē, tad iespējams, ka jums pat būs jāpārdod māja. Tas ir trešais variants. Mana bērnības māja, mamma? Kaut kas ir jāizdomā. Viņai ir pilnīgi visas tiesības. Kad es vērsos pie advokātas, es cerēju, ka kaut kas mainīsies, bet, diemžēl, viņi nespēja neko ietekmēt. Advokāti nevar palīdzēt. Testamenta dokumenti ir likumīgi, un Kalniņu ģimenei nāksies vai nu samaksāt Janai, vai arī ļaut viņai ievākties ģimenes mājā. Nākamajā dienā Anita ar mammu pārkārto māju, lai atrastu tur vietu Janai. Pēc tam, kad es biju spiesta pārvākties uz Gustavu guļamistabu, es sapratu, ka es to tā neatstāšu. Viss kārtībā ir, vai nav? Es nespēju nocert, kurš tagad ievāksies pie mums. Es arī nezinu. Mums vēl jākārto viņas dēļ kaut kas nesaprot. Ievilsies mūsu teritorijā. Normāli, ne? Nevar iedomāties, kā jūs tā ko viss sadzīvosiet rītā. Ko tas Gustavs teiks vispār? Jūs nebūs gaisa ko elpot, ne? Nebūs gaisa, protams. Mums arī grūti. Jo atvilkās jau nepaspēja. Čau, Zandiņa. Zandiņa. Nu? Sveika. Sveika. Droši. Tā ir man istaba? Jā, lūdzu. Jā. Varbūt novelc drēbes. Man jāiet vēl jāpaņem somas. Šitā? Jā. Čau, Gustaviņ. Tu mazais. Es tev mīļums. Kāpēc tik maza? Šitā skaitās trešdaļa? Man personīgi viss tajā situācijā patika, un es viņiem gribēju pierādīt to, ka es esmu tāda pati kā viņi, un kad es arī esmu pelnījusi normālu ģimeni un būt tāpat kā normāls bērns. Man bija māsa un brālis, es biju ļoti priecīga. Man ļoti patīk, ja man beidzot būs māsa, kura man neapceļ. Šitā man jāguļ ir? Jā. Kaut kas neapmierina. Vajag mīkstā, vai ne? Un maza arī. Nav divguļamā gulta. Viņi ir izvalkami, man liekas. Tas ir dīvāns. Es gribu normāli izguļamu. Ja tev ir nauda dīvānam, tad ņem dīvānu. Paklausies, tur man tādā tonī nerunā, labi? Kādā tonī? Paaugstinātā. Paaugstinātā mums to ķer. Ja tu mēdīsies, jūs abas varat arī izmaksāt man 1/3 no naudas. Tu ņirgājies? Izstāst, ka mums ir normāli daudz naudas? Nu, tad... Tajā pašā vakarā Jana iekārtojas savās jaunajās mājās. Pēc tam, kad Jana ir daļai iekārtojusies, viņa nolēmusi pamatīgāk apskatīt savu jauno mājvietu. Čau. Atkal jūs ar to desu nopirkuši. Tu brīnies, ka tev pumpas metās. Kāda daļa tev starp manām pumpām? Man rūp. Kas tieši tā rūp? Ka uz manu ziņām jāskatās.
Ak, Dievs, nu, zini, tās jau ir tavas problēmas. Es tikai jokojos. Tev vajadzētu vienkārši vajag ko veselīgais, un tas ir viss. Tu varētu nekomentēt, paldies, jā. Es tikai labu gribēju. Man tas bija par traku. Es vienkārši paņēmu savu ēdienu un aizgāju savu istabu. Bija ļoti jautri kaitināt Zandu. Viņa tik ātri nosarka un palika pilnīgi traka. Pēc vakariņām jaunā iemītniece apskata vannas istabu un arī te atrod šo to, kas viņai nepatīk. Es iegāju iekšā vannas istabā un ieraugu istabas krēslu. Man liekas, ka tā var noķert kaut kādu slimību. Tur taču sakrājās gan mitrums, gan baktērijas. Nav brīnums, ka viņi nevar to māju pārdot, ja viņi ieved iekšā cilvēks tādā vannas istabā / dzīvojamā istabā. Ārprāts, tu šitos nopirki? Jā, forši, ne? Nē, nav gan forši. Tā nav forši. Izskatās pēc omīša aizskariem. Nu, kāds saka, tur skaistas, kur magonas, virsū puķis. Es jūtīgi pret krāsām, man nepatīk sakot. Un tagad melnbaltu uzliks, jā? Tu ņem nost nopietni. Jā, es viņu ņem nost nopietni. Anitai kļūst arvien grūtāk pieņemt pusmāsas pamācības un dzēlīgās piezīmes. Sliktākais bija tas, ka tad, kad man bija slikti, es varēju parunāties ar tēvu, bet tagad viņu vairs nav. Un vispār viņš ir pie visa vainojums. Tas bija ļoti slikts periods mūsu dzīvē. Tas ir tavs krēms? Nē, es īstenībā nemazgāšu, godīgi sakot, turpat viņu nemazgāt. Kas man tagad jāmazgā? Izlietni pēc sevis vajadzētu nemazgāt. Kur tu man tagad mācīs dzīvot? Ja mēs visi kopalietojamās telpas atstāsim, kā mums patīk. Tā it kā tu visu tad darīt vajag lieliski, ne? Kas Tas tev? ir arī. Jā. Tu viņu izmeti tagad? Jā, ja tu negribi noindēties. Tu vari šito nedot man un... Tas ir tavs. Kas tev visu laiku nepatīk? Tavu galma. Kopš Jānas ievākšanās ir pagājušas 2 dienas. Kalniņu ģimene nespēja sadzīvot ar jauno iemītnieci. Es nevaru padomāt tik agri. Ir īpaši svarot no viņa. Šonaks vispār nav gulēts. Vai ne? Tā meitene taču vienkārši pārodas mājās, kur bez 15 pār 3 no kluba. Kā tas vispār, kāpēc mums ir jācieš no tā, ka viņi strādā klubā? Ne mēs izgadamies neko. Jā, gaismas saslēdz istabās. Tā kā viena pati justos, pa citiem mums Poši, ka viņi nepadomā. strādā klubā, viņi teica, ka viņi paņemt līdzi uz darbu. Gustavam jau, protams, viņš šita baigi foršāk. Kāpēc? Tāpēc, ka viņi bija sasolījusi viņam visādas lietas, ko darīt ārpus mājām un tādā garā. Drīz vien brokastīm pievienojas arī Jāna. Es tā izstāstos, ka tu arī neesi izgulējusies. Nē, es nevaru pagulēt, ka jūs nārpaties, ka es to. Mēs nevaram Tu pagulēt. panākti kārdies. Es cips man arī lūdzu. Mēs nevaram diezko sadzīvot, ka tu atnāc no kluba 4 naktī. Es nevaru sadzīvot, ka jums ir jāceļās 6 no rīta. Esmu gulējis 3 stundas, un es tevi nevarēšu aizniegt. Un to protams, mēs to brokastu taisam. Cilvēki ceļājuši tik agri, jā. Ja jūs mani pamodināt, tad varbūt es mēs pabarojat. Es nezinu, ko es daru. Tad viņi staigā pa naktīm, tad viņa mums piekasās kaut ko, komentē par manu dzīvi. Es to vairs nevaru izturēt, es nezinu, ko lai dara. Kur tu mācies? Automātu. Jā, tev sanāk? Nā. Tev nav jūs skolā? Man arī nepatika. Paņem pāri rolīm un vēl uz skolu. Taisi jau Tu man rāmā kā nē, tu man neredzi. Tu ar viņu tagad tikai komunicē. Tev jāiet ar skolu. Es viņam cenšos palīdzēt ar matemātiku, tev kaut kādas problēmas. Paiet, lūdzu. Es viņam palīdzēju visu kārtībā. Jā, Cilvēks strādā kuros diez vai kaut ko. Augsta nebūs garšīga. Pēc cilvēku. Saprot. Man ir viss naktī Esam jārēķina. grāmatlieta, jā. Nenosmērē viņu. Nē, cik cilvēkiem naudu jāizdod. Sēdīšu šop. Šeit sapilēs var izmest. Jā, labi. Pankūkās izcepsim. Jūs ēdat sapilējuši ēdienu? Visu neņemam, mums pareiz viss ir ēdams. Tiešām, Pludmali, štoļi, nūdis, aplats kaut ko saģērbies. Kāds trauks? Nevar iedomāties,
kā ir dzīvot tādos apstākļos, kādos es tagad dzīvoju. Vietā ir mācības, ja? Lūdzu, pēc tam varēsiet rakot Es netraucēju. Kaut ko neliecina par jūsu attiecībām, ja jūs nepamanāt, ka jūs vīrs krāpjus. Kalniņu ģimene no Lielvārdes pārdzīvo smagu dzīves posmu. Ir miris ģimenes galva Bruno, un pēc viņa nāves saskaņā ar testamentu daļa ģimenes mājas novēlēta viņa ārlaulības meitai Janai, par kuras eksistenci ģimene iepriekš nav nojautusi. Jana nav tērējusi laiku un jau ievākusies Kalniņu mājā. Anitu un viņas meitu Zandu pavērsiens neiepriecina. Sievietes meklē veidu, kā tiesiskā ceļā atbrīvoties no jaunās radinieces, bet tā kā izmaksāt mantojumu daļu naudā nav iespējams, viņām nākas ar Janu sadzīvot. Šitais viss stress skolā un darbā, un tagad vēl man jātiek galā ar to, kas notiek mājās, tas vienkārši neiespējami. Vēl ar visu to, ka mamma ir depresija. Halo, mam? Jā. Kas notiek? Kas tā par nenormālu mūziku? Gustavs ar Janu tur... Gustavs ar Janu? Jā, ņemās. Es netieku, viņas nevaru savaldīt. Un tu... Tā taču ir tava māja, mamma. Nu, es zinu, ka mums māja, nu. Nu, kāpēc tu neko nedarīji? Es jau ņēmos plēsos, ej, tagad tu pamēģini. Nu, pagaid, atnāc ar mani, nu. Nu, es eju, ej. Halo! Jā? Kas tur notiek? Mēs dejojam? Jā, sveicināti. Kāpēc tas skata mūzika nenormāli? Tāpēc, ka mēs sādamies. Zinu, mamma sēž un jūs Gustav mācības. Nu jā, nu... Gustav, nedzirdēji, ko mamma teica? Es nevaru vairs izturēt, te ir tik drausmīga atmosfēra, ka es labāk darbā atpūstos nekā šeit. Tu nāksi un tad man padējot? Jā, mācības jāmācās. Pirmajā vietā ir mācības, ja? Lūdzu, pēc tam varēsiet rakot Es netraucēju. Es vienkārši klausos mūziku. Es nevaru. Mamma, tas nav, mēs normāli. Mums traucē dzīvot. Man patīk klausīties skaļu mūziku, un vēl projām patīk. Mēs ar Gustavu ļoti labi pavadījām laiku. Viņas bija neadekvāti rupjas. Problēmas ar Bruno ārlaulības meitu nebeidzas. Nākamajā rītā pusmāsas atkal sastrīdas. Es esmu ļoti pacietīgs cilvēks, bet tas, ko darīja toreiz Jāna, bija ārpus jebkurām robežām. Es to vairs nevarēju izturēt. Halo, tu vari man lūdzu ielaist? Jā, varu, bet es te vēl būšu kādu pusstundu. Kādu pusstundu? Tāpēc, ka man vēl ir jāuzkrāsojas. Kāds jāuzkrāsojas? Man ir jāiet uz darbu, nu. Nu, tu jau vari nākt iekšā droši. Nu, nevar es nākt iekšā, man vajag nomazgāties, man traucē. Tas nekas, paņem savas kosmētikas un ej, lūdzu, dari to ārā, kur tavas mantas apģērbies vēl pie reiz un nerādiešu tādu Gustavam, lūdzu. Paldies uz visu labu. Janas dēļ Zanda ir nokavējusi darbu. Jaunā sieviete cer, ka viņas priekšniece un draudzene Marta viņu sapratīs. Nu, ko, mīļā, šodien darba diena atkal kavējamies? Ai, nu beidz. Pat nevar iedomāties, kā ir dzīvot tādos apstākļos, kādos es tagad dzīvoju. Tas ir vienkārši elle. Un kas tev traucēja atnākt laikā? Saprāt, viņi vienkārši ieslēdzas vannas istabā un tur vienkārši pusotru stundu pavada. Es nevaru atnākt uz darbu vienkārši netīra. Vēl pēc tam, ja viņi ieslēdzas kaut ko mājās un vēl nesko izdomā darīt. Marta iesaka izrunāties ar Janu. Viņa domā, ka meitene kaitinošā uzvedība skaidrojama ar greizsirdību uz māsu, kura bērnību pavadījusi ar tēvu. Nu, parunā, varbūt viņa beigās ir tīri normāla. Tur jau tāda, ka nevaru viņu parunāt. Un viņas māte? Viss, ko es par viņu zinu, ir to, ko viņa sauc Una Brauna, un tas arī viss. Man nav ne jausmas, no kurienes viņa tāda ir, kāds viņai ir attiecības vispār bijušas. Es nezinu. Jā, ļoti dīvaina situācija. Bet es mazliet baidījos no sarunas ar Janu. Man bija bail uzzināt kaut ko par savu tēvu, ko es nemaz negribēju uzzināt. Kad Marta pajautāja par manu tēva attiecībām,
es sapratu, ka es pilnīgi neko nezinu. Viņš arī daudz ceļoja savu darba dēļ, tāpēc mums nebija pilnīgi nejausmas, ko viņš dara tajā laikā. Zanda nolēmusi pēc darba mierīgi aprunāties ar pusmāsu, bet atgriežoties mājās, meitene ir nepatīkami pārsteigta. Pasažieris, un ja mēs varētu uztaisīt tā, ka reku tev ir kapteiņa Kas te tik nenormāls smirda? Čau! Kāpēc pēc cigaretēm smirda? Tāpēc, ka es pīpēju, bet tad es izveidināju. Tā nav vispār izveidināts. Ir gan. Tas ir Gustavs. Iedomāties nevarēja, kā tad ir pirms tam. Gustavs, te būs kapteinis. Nē, bet Gustavs šādos apstākļos viņš nevar tak paelpot. Man jau ir slikti, kuram vēl mazam bērnam. Kas tev ir mugurā, es atvainojos? Halo. Mums ir kāda nevalsts. Tu gribi pievienoties vai kritizēt? Kāpēc no mugurā ir mūsu drēbes? Zanda ir aizkaitināta. Jana ir ne tikai smēķējusi iekštelpās, bet arī bez atļaujas uzvilkusi viņas blūzi. Tētis arī smēķēja, bet viņš to nekad nedarīja Gustavu klātbūtnē, jo vecāki negribēja, lai Gustavs sāktu smēķēt. Gustav, uzpūt man. Nu, vismaz kaut dabūs par šo vēlāk. Tu tās drēbes izmazgās, ok? Skaidrs? Tu var paņemt man krekuņi. Nē, es paņemšu Gustavu. Gustav nāc lūdzu ar man. Tu, izveidini, ok? Vispār nekādas pateicības no tavas puses. Labi, ej ārā. Kuģis noslēdz. Davai, Gustav, ejam. Ejiet arī. 2 dienas vēlāk situācija Kalniņu mājās joprojām ir saspringta. Bet Zanda vēl nenojauš, ka viņu un mammu gaida kas vēl sliktāks. Mamma. Nu? Čau. Tā. Zanda, Anita. Nu, tad beidzot, man ir tas prieks iepazīties. Un Balma. Tā ir mana mamma. Tā ir Runa Balma. Priecājos ļoti, jo sen vēlējos. Lai gan Zanda un Anita izturas noraidoši, Jana aicina savu mammu iekšā. Sievietes pie pusdienu galda apspriež pagātni un patreizējo situāciju. Lēnām, palēnītēm satikāmies. Kuru laiku tāds varēja notikt, mamma? Pirmā dzirdēšana vispār. Stāvoklī ar mani un... Tā notiek. Es zinu, ka es esmu daudz nepateikusi līdz galam un sagrozījusi daudz faktus, bet tas tikai tāpēc, ka Bruno nevēlējās pamest savu ģimeni. Viņai pietika nekaunības vēl izteikties par maniem vecākiem. Tas bija īpaši pretīgi, jo tas skanēja tieši viņas mutes. Bet tas kaut ko neliecina par jūsu attiecībām, ja jūs nepamanāt, ka jūs vīrs krāpj jūs? Mums ir kā viss bija Ko tas kārtībā. liecina par jums, ka viņš vispār nepavada ar jums laiku? Mums vairāk. Jā, viņš tomēr rūpējās par mums. Varbūt tāpēc, ka vēl Gustavs un mēs divi jūs esat. Bet mūs ar līdz galam nepameta. Mēs reiz par reizēm tikāmies. Tajā brīdī man kļuva skaidrs, kāpēc Jāna cenšas padarīt mūsu dzīvi vienkārši neciešamu. Jo mēs esam ģimene, un viņai tādas nekad nav bijis, tāpēc viņa dusmojās par to uz mums. 20 gadus par mani neviens neliekas nezinas. Un tad, kad es toreiz ierados, viņas ļoti manipulatīvi un negan pret mani izturējās. Un tā jau nebija man vaina, ka viņas nezināja, ka es eksistēju. Tas bija mans saucamais tēvs, kas bija vainīgs. Un vēl sūtīja naudu. Alimenta gan jau Pienākums. Tas ir pienākums uzturēt bērnu. Man knapi sanāca ziemas apaviem nauda. Man nebija ne tēva, ne ziemas apavi, saprat? Reku, to sūtīja naudu. To bija par maz. Visiem bija par maz. Jums ir bijis tā, ka jums uz mēnešu beigām nav ko ēst? Bija tā? Atceries tāds? Vai tomēr? Katram arī taču ir. skolā nevarēja nopirkt somu. Katram taču ir gājis grūti, Kas kuram, Jā, tikai tev bija tēvs, kas tev arī ir klāt tajā visā procesā. Es biju izsist no sliedēm, uzturnaudas maksājumu. Viņš bija viņai maksājis 20 gadus un melojis mums par to. Vakarā, lai vēl vairāk provocētu Anitu,
Jāna ķērusies pie līmlentes un lielāko mājas daļu sadalījusi uz pusēm. Tajā brīdī, kad es ieraudzīju visu aplīmētu ar līmlenti, es nesapratu smieties vai raudāt. Es biju vienkārši tik dusmīga. Ja jums patīk dalīt lietas, tad mēs jums palīdzējām. Tas arī viss. Tas, kurš ko dala, tagad jāprasa man. Salāt savus lapiņus. Ko viņi tev izdarīja? Atklāts meitiņi pagaidi. Viss jānoslauka. Ai. Maita tāda. Ko viņi sadarīja te mums tagad? Ārprāts, viens ārprāts. Šitā māja trakā. Bija līdz sliktai dušai novedis tas, kad viņas abas visu laiku man tur runāja no rīta līdz vakaram. Sazvērējušās, tiešām. Gaisotne mājā joprojām ir saspringta. Kad Anita nākamajā dienā atgriežas no iepirkšanās, viņu uzrunā kaimiņiene Laura. Labdien, Anita! Sveika, Labi, Laura. ka tevi satiku. Kā tev klājas bez Bruno? Tā, kā jau. Tā pārdzīvosim. Kas ir tā jaunā sieviete, kas pie jums dzīvo? Draugi atbrauc. Zini, neērti teikt. Negribēju jau tevi sāpināt vēlreiz, bet viņas pa virtuvi staigā puskailas. Kas? Un tā sieviete jaunā ar mammu savu. Tiešām? Jā, un mans vīrs lūr tajā logā, un dēls arī, tas tā nav patīkami. Laikam jau te būs jāparunā. Labi. Labi, ja? Jā. Skaisti. Labi, piedod, ka tā, ja? Jā, visu labu. Es parunāšu, tad satiksimies. Man tiešām ļoti kauns, es šo lietu mainīšu, un es negribu, ka mums kaimiņas sāks par mums kaut ko sliktu runāt. Es jau nelabprāt jaucos citu cilvēku lietās, bet šis jau iet par tālu. Tas ietekmē arī manu dzīvi, manas mājas. Kad Anita pārnāk mājās, viņa pati var pārliecināties par kaimiņienes stāstīto. Jāna ar savu māti trūcīgā apģērbā rosās virtuvē. Tā, kas te dāmas notiekās? Pedikīrs. Kā es lūdzu novēdzu no galda, ja? Pedikīrs. Es tu daļas Eju uz salonu un krāso savus nagus. Pagaid, necepies tūlīt. Necepies. Mana mājas teikšu, ko darīt. Mēs tā jūtamies brīvi. Jūs savā mājā jūtaties brīvi? Mēs arī šeit gribam justies brīvi. Tā ir mana māja tagad. Tagad es arī te jūtos brīvi. Novēdz, lūdzu, savus kājas no galda, ja? Pabeigt, te ir vienīgā gaisā Nē, reku, liec uz beņķīšu un pabeidz. Tūlīt. Kas jums tā kāda pludmala, štoļi, nūdis, apvelc kaut ko, saģērties? Vienmēr dēls un teiks, kas te darās? Es izskatos plika? Jā, mēs pilnīgi normāli esam apģērbušies. Es nesaprotu, par ko Anita ceļ kašķi. Skaisti meitene staigā mājās apakšveļā. Tas ir normāli. Es ar tā pēc darba mēdzu darīt, lai atbrīvotos. Viņa nav normāli. Nav viņa normāli. Tas jūs neesat. Man kaimiņi jau sūdzās. Man kauns no kaimiņiem ir. Par ko? Par ko? Ka jūs te pliki staigājat pa logu, viss redzās. Tā neskatās pa logiem iekšā. Nē, manā mājā tā nebūs. Mēs dzīvojam, saģērbamies un viss. Tā Anita gan ir savāda sieviete. Nepatīkama. Nav brīnums, ka Bruno nāca pie manis. Tā, kad jūs vāksiet savas pekals, es jau jūs vairs nevaru redzēt šajā mājā. Es tā kā esmu atvaļinājumā un es atvaļinājumu vēlējos šitā jūs mājās arī Bruno klāt staigājāt? Nerunājiet ar manu mammu tā. Runāšu man. Nav brīnums, ka viņš meklēja kādu citu. Kā tik nerī? Nav brīnums, jā. Viņam tā patikās, ka jūs staigājat pa māju? Viņam vienmēr esmu patikusi. Pagājušas 2 dienas. Zanda ar brāli pārnāk mājās pēc futbola spēles un ierauga, ka pusmāsa atkal sagādājusi problēmas. Tu to arī ar zobiem? Gustav! Es domāju, kā tas būtu efektīvāk. Kas te notiek? Ai! Nāc, draugs! Draugs tev atnāc! Gustav, ne? Taču jūs saprotat, ka Gustavs dzīvo mazs bērns. Lūdzu. Gustav, Jūs nevarējāt tiešām to darīt kaut kur citur?
nē, nu kāpēc es nevarētu darīt savā istabā, ko es gribu? No sirds atvainojos. Nē, tev nav par ko jāatvainojas. Kāpēc tu man neteici? Tāpēc, ka viss ir kārtībā, viss ir labi. Nav viss kārtībā, jā, viss labi, jā. Nekas nav kārtībā. Tu esi priecīga? Jā, ļoti. Es izdzinusi man draugu. Ļoti patīk šī situācija, kurā es dzīvoju. Kristis man bija ļoti svarīgs puisis tajā laikā, un no visiem tiem, kas man bija, un Zanda ar savu uzvedību viņa aizbiedēja tā, ka gailes pakaļ nedzied. Vārdas čaļiem esat gulējusi. Mums nebija nekā. Bet tā nav mana vaina. Gribu piedot, lūdzu. Es nelūdzu. Gribu piedot, lūdzu. Es nelūdzu. Tie nebija jaunie meli, tie bija labie meli. Vārdas čaļiem esat gulējusi. Kalniņu ģimenes harmoniskā dzīve tiek izjaukta, kad pēc tēva nāves Anita un viņas bērni Zanda un Gustavs uzzina par vīra un tēva ārlaulības meitas Janas eksistenci. Janai mantojumā pienākas trešdaļa ģimenes mājas, un meitene šo situāciju izmanto, apmetoties pie Kalniņiem uz dzīvi. Situācija ir saspringta. Jaunā radiniece regulāri provocē ģimeni. Konflikts starp pusmāsām pastiprinās. Turklāt Jana ir atvedusi uz mājām savu māti Unu. Šobrīd Jana un Zanda ir ceļā uz policijas iecirkni, jo tur pēc kārtējā strīda nogādāts abu jauno sieviešu mātes. Tā sanāca, ka mūsu mammas kaut kādā veidā satikās dārzā, protams, saķīvējās, un tā, ka pilnīgi kaimiņiem bija jāsauc policija, un tagad mums ar viņām jābrauc pakaļ. Kāpēc pieaugušiem cilvēkiem tā ir jāplēšās? Var jau it kā saprast. Zini, tā jau it kā nebūtu viss s**īgi un viss slikti. Nu, tu esi gatava uz viņām skatīties? Nu, protams, ka nē. Nu, tad ejam negatavas. Jā. Uz vietas abas kundzes mums nomierināt neizdevās. Tika nogādātas policijas pārvaldē. Baumas kundze saskrāpēja arī kolēģim seju. Nu, lai abas sievietes nomierinātu, tika ievietotas īslaicīgā aizturēšanas telpās. Tālāk par notikušo lems prokuratūra. Es nespēju nocert, ka mana mamma ir iesaistījusies tādā kautiņā, jo viņa parasti ir tik mierīga. Bet, acīm redzam, ir kaut kāds iemesls bijis. Es tiešām nesaprotu, kāpēc Anita par visu tik ļoti uztraucās. Labi, es pateicu kaut ko nepārāk labu, bet tas bija tikai joks, viņa nesaprata. Viņa nav īpaši gudra. Pēc policijas iecirkņa apmeklējuma Zanda atgriežas darbā. Viņa izstāsta draudzenei Martai par notikušo. Arī Martai ir jaunumi, ar ko padalīties. Zini, ko mana mamma vakar teica? Viņa ar to Unu mācījās vienā klasē. Tā jaunībā esat bijusi baigā trakula. Ar visām vārdas čaļiem esat gulējusi. Tas izskaidro daudz ko. Bet tu padomā. Pagaidi. Ar visiem lielvārdas čaļiem. Tu domā, ka Jana varētu nebūt tā kā Bruno meita? Es domāju, arī. Kāpēc gan nespēju? Kā mēs to varētu pārbaudīt? Varbūt var kādu testu uztaisīt? Kādu testu? Tā kā mums jau nav. Kā mēs pārbaudīsim? Varbūt ir kāda tava tēta vecā ķemera kādu mašīnu. Vai kāds drēbes. Taču ir vēl visas vecās lietas. Mēs esam jāsaglabājuši tādas lietas, ka... Tad jau kaut ko varam mēģināt darīt lietas labā. Vakarā Zanda un Anita norunājušas tikšanos ar advokāti. Viņas grib uzzināt, kā negatīvs paternitātes tests varētu ietekmēt Bruno testamentu. Tātad situācija šobrīd ir sekojoša. Ja DNS tests uzrādīs, ka Baumas kundze nav jūsu vīra bioloģiskā meita, tad jums ir tiesības ar šo testu vērsties tiesā un apstrīdēt testamentu. Es jau zinu, Dūnas reputācija. Jā, tas neko nemaina, jo mums nav pierādījumu.
Mums nav pierādījumu, un, diemžēl, neviena tiesa neliks veikt DNS testu, tikai balstoties uz nepamatotām baumām par šīs kundzes privāto dzīvi. Bet kāpēc tas tā ir? Tas nozīmē ko? Mēs neko nevaram darīt? Jūs varat veikt DNS testu neatkarīgi no tiesas, bet jums ir nepieciešama pašas Baumas kundzes piekrišana. Mums tagad ir jāizdomā veidi, kā Janai piespiest taisīt to testu. Tas ir nenormāli svarīgi. Ja viņi nepiekritīs, mēs viņu piespiedīsim. Ja viņa piekrīt un DNS tests ir negatīvs un apstiprina, ka jūsu vīrs nav viņas bioloģiskais tēvs, tad jūs ar šo testu varat vērsties tiesā un apstrīdēt testamentu. Bet tas jau varētu nozīmēt, ka Janai būtu kā jāizvācas? Ja tests ir jūsu labā pozitīvs, tad jā. Nākamajā dienā abas Kalniņu sievietes dodas pierunāt Jānu veikt testu. Viņas apzinās, ka tas var nebūt tik vienkārši. Šūpojas? Augstāk nevajag? Nē, paldies. Ne? Nav noapsumbās? Nav. Šīs šūpojas Bruno Gustavam taisīja, kad bija 2 gadi. Jā? Tāpēc čīkst. Nu jā, vajadzētu jau ieļot viņas tā kā. Čau. Jau nāca. Nu, man to izdarīja? Nu, nē. Nevarēja saņemties. Man tas tiešām ir jādara vienmēr. Es ļoti ceru, ka viņi piekritīs testam. Ir arī iespēja, ka viņi atteiksies, bet cerība mirst pēdējā. Vai tu būtu ar mieru taisīt paternitātes testu? Kāpēc? Jo mēs gribam pārliecināties, ka tu tiešām esi mana tēva meita. Jums kauns vispār, ne? Saprot arī mūs. Tomēr, ja ir tāda iespēja, tad mēs gribam zināt, vai tu esi mieru. Man nav ko slēpt. Kur jūs viņu esat dabūsi? Mums tā kā... Slimnīcā ir. Jā. Visi dati, ka viņam bija infekts. Un tā kā mums ir visi tie dati slimnīcā, tad mums ir tikai tavējos. Piekrišana. Es ar mieru. Jā. Ok, tad mēs varam tagad varbūt aizbraukt uz slimnīcu. Tā ir tāda laika šķiešana, diezgan pazemojoša. Man liekas, priekš jums pašām neliekas tā? Ātrāk, ja tu izdarīsim. Jā, būs labāk. Bet šī ir tāda pēdējā reize, ka es tā ļauju jums, ja? Es ļoti esmu pārsteigta, ka Jāna piekrita tam visam. Un es esmu šokā, ka tas viss tik ātri notikās. Tajā laikā es biju pārliecināta 100%, ka Bruno ir mans tēvs, jo mana mamma bija tā pateikusi un nekad nav man nemelojusi. Un Zandai likās, ka tas viņai nepieciešams tāds pierādījums. Un es vienkārši piekritu. Pēc testa veikšanas ir pagājusi nedēļa, un beidzot ir pienācis rezultāts. Jā, labi. Tu nav stiprisi. Jāna, tu vari lūdzu panākt. Mēs dabūjām testa rezultātus. Un tu neesi Bruno meita. Kā? Es esmu Bruno meita. Es esmu Bruno meita. Es pirms uzrādu kaut ko citu. Saprot. Tad sanāk, ka jūs neesat mana ģimene? Jā. Tā sanāk. Tad jūs jau noteikti esat ļoti priecīgi, vai ne? Nu. Ka man būs jāizvācās. Ne jau par to ir stāsts. Tas sanāk, mamma viņai visu šo laiku melojas. Tā sanāk. Tas ir tik nežēlīgi. Šajā brīdī man tiešām viņas bija ļoti žēl. Man vienmēr likās, ka es būšu priecīga par to, bet tad es redzēju, ka viņa sāk raudāt. Bija ļoti sāpīgi uzzināt, ka Bruno nav mans tēvs. Sanāk tā, ka mana māte man bija melojusi 20 gadus. Es nevarēju viņu tur atstāt vienu sēžam. Jā, viņi ir stiprs cilvēks, bet tik stiprs nav neviens. Jā, Padzīvot kādu te. Tu gribi piedot, lūdzu. Es man ļoti žēl.
nebiju domājis, ka tā būs. Mēs izdomāsim kaut ko labi. Bet man tur jāiet šeit, tas ir skaidrs. Mēs savāks tavs pelns. Nevāc, neko nevāc. Nē, mēs izdomāsim kaut ko, tu varēsi te palikt kādu laiku, labi? Apsēdies. Lai arī Jāna padarīja mūsu dzīves smagu, tomēr kaut ko tādu es viņai nenovēlētu. Es biju ļoti dusmīga uz Unu, jo viņa meloja ne tikai mūsu tētim, bet arī savai meitai. Pēc ilgas sarunas Jāna un Zanda nolēma salīgt mieru. Jāna atvainojas Kalniņu ģimenei. Nu viņa ar Anitu un Zandu vēlas pieprasīt paskaidrojumus no savas mammas. Labdien! Nu, kas notiek? Kāpēc man tā bija jālec? Man galīgi nav laika stāsti. Es visu zinu. Mēs uztaisījām testu. Testu? Mēs zinām, ka mans tēvs nav viņas tēvs. Jā. Tu vispār zini, kas ir mans tēvs? Tā īsti nē. Tā sanāca. Bet viņš bija pats labākais. Viņu varēja viegli pierunāt. Tu man meloji un tu meloji viņam, un tagad es ienāku šeit, sabojāju cilvēkiem dzīvi. Es tev nodrošināju. Mums nebija nekā, bet viņam bija. Paskaties, viņam ir. Mums nebija nekā. Bet tā nav mana vaina. Tad varbūt nevajadzēja man vispār taisīt. Es domāju, ka viņa pati pateiks, ka viņa nezināja, kurš ir bērnu tēvs, bet nē. Viņa lieliski to zināja. Viņa lieliski zināja, ka mans tēvs tas nav. Bet, kāpēc viņa normāli viņam patikšoja? Es vienmēr esmu vēlējusies meitai to labāko, un gan jau, ka viņa tiks galā ar radušos situāciju. Es neko nenožēloju. Gal galā es arī nezināju, kas ir mans tēvs. Tā ir dzīve. Tā notiek dzīvē. Ka man melo? Tie nebija ļaunie meli, tie bija labie meli. Citiem cilvēkiem bojā dzīve ir labie meli. Nevienam nekas netika atņēmts. Un paskaties, cilvēkam vispār nervu sabrukums. Es ienāku iekšā, paņem... Tu zini, kāds man ir kauns? Tāds skatoties, es biju ļoti rupji, tiešām briesmīgi. Bojāju viņām abām divām dzīvi, un es jau būtu sevi izlikusi ārā uz ielas tādā situācijā, bet viņas bija tomēr jauks pret mani. Viņas teica, ka es varu arī palikt. Man Jānis tiešām žēl. Mēs viņai piedāvājam, lai viņa pāris nedēļas padzīvo pie mums, kamēr viņa atradīs kaut ko jaunu. Kaut kā mums viņa bija iekritusi tomēr sirsniņā. Četrus mēnešus pēc testamenta atvēršanas Kalniņu ģimenes dzīve atgriezusies ierastajās sliedēs. Jāna tagad dzīvo mazā dzīvoklītī Ventspilī. Viņa ir atteikusies no mantojuma un ar savu māti Unu gandrīz vairs nekontaktējas. Toties ar saviem bijušiem kaimiņiem, Kalniņiem viņa tagad saprotas lieliski. Esmu atklājis Jānā pilnīgi pavisam citu cilvēku. Viņai ir ļoti daudz labas īpašības, bet es teikšu godīgi, es priecājos par to, ka man atpakaļ ir savu istabu. Zanda vairs netur sevī aizvainojumu par tēva nodarīto. Es vairs nedusmojos uz tēvu, jo mums kopā bija ļoti labi pavadīts laiks, man bija brīnišķīga bērnība. Un tagad es redzu, ka mammai paliek labāk un viss iet uz priekšu.